1980. gadā bija pasaules čempions, ar kuru neviens nevēlējās cīnīties. Denis Lopes, WBC pausvara čempions 4 gadus. Vīrietis ar labu āķi, kas bija beidzis karjeras acu mirkli. Un tad parādījās 21 gadu vecs meksikānis, kuru gandrīz neviens nepazina. Bez vārda, bez slavas, bez cieņas. Tikai ar 2 rokām, kas bija gatavs mainīt boksa vēsturi. Salvadors Sančes nebija tipisks boksa talants, kurš ienāca boksā ar visu sev par labu. Viņš bija zaudējis, viņš bija cīnījies neizšķirti, un fani un reklāmas jau bija viņu norakstījuši, pirms viņš varēja pierādīt savu vērtību. Bet Sančesam bija kaut kas tāds, kas ir ļoti reti kuram cīkstonim. Inteliģence ringā. Viņš cīnījās savus pretinieku līmenī apzināti. Nevis tāpēc, ka viņš nevarētu izdarīt vairāk, bet tāpēc, ka viņam patika dominēt dažādos veidos. Viņš pētīja, eksperimentēja, mācījās katrā cīņā. Viņa treneris viņu raksturoja kā tehniķi ar nokautu spēku. Kombinācija, ko boks reti redz. Otrā pusē bija Denis Lopes, iesaukts par mazais sarkanais. 4 gadus WBC čempions, 4 veiksmīgas titula aizstāvēšanas. Ekstravagants un elektrisks boksers, kurš gandrīz katrā cīņā asiņoja, bet gandrīz vienmēr uzvarēja ar nokautu. Ar labu roku, kas jebkurā brīdī varēja nokautēt jebkuru spalsvaru bokseri. Gaja! Un viņa vēsturē bija uzvaras pār lineāro čempionu Čučo Castillo un leģendāro Rubenu Olivaresu. Un līdz 1980. gadam viņš bija vispazīstamākais vārds šajā divīzijā. Un Sančes bija vienkārši nezināmais izaicinātājs, no kura neviens negaidīja uzvaru. – 1980. gada 12. februāris, Phoenix, Arizona. No vienas puses čempions, no otras nezināmais. Jau no pirmā raunda bija skaidrs, ka šī cīņa nebūs tāda, kā neviens nebija gaidījis. Sančes iznāca ar tādu savaldību, kādu neviens nebija redzējis tik jaunā cilvēkā. Viņš kustējās, pētīja, izpildīja precīzas kombinācijas, kas lika čempionam atkāpties. Lopes mēģināja atbildēt ar savu slaveno labo roku. Sančes to izvairījās tā, it kā būtu redzējis to nākam jau iepriekšējā dienā. Līdz 4. raundam Lopesam bija iegriezums vislabās acis, un Sančes sāk pārvērst šo brūci par savu iecienītāko uzbrukuma mērķi. Rauns pēc raunda nezināmais meksikānis sāk izjaukt čempionu gabalu pa gabalam. Ar pacietību, ar inteliģenci, nesteidzoties.
Lopes izmēģināja visu, ko prata. Viņa labā roka, viņa spiediens, viņa čempiona sirds, kas bija izglābusi viņu no vēl sliktākām situācijām. Bet Sančes spēja atbildēt uz visu. Līdz 8. raundam tiesneši Lopesam bija piešķīruši tikai 2 raundus. Čempions tika pārspēts tādā veidā, kādu viņš savā ilgajā karjerā nekad nebija pieredzējis. Pēdējie raundi bija īsta izrāde. Sančes raidīja sitienu kombinācijas no visiem lenkiem, kamēr Lopes uzņēma sitienus ar čempionu cieņu, kurš zina, ka zaudē, bet nezina, kā padoties. Paldies! Trīspadsmitajā raundā tiesnesis bija redzējis pietiekami. Beigas. Viņš apturēja cīņu. Salvadors Sančes, 21 gads jaunais WBC pasaules čempions, svar kategorijā līdz 57 kg. Nezināmais tikko bija kļuvis par leģendu, taču šis stāsts ar to nebeidzās. Gadu vēlāk Lopes aktivizēja savu revanšu klauzulu. Viņš joprojām bija pārliecināts, ka var atgūt savu titulu. Avīzes rakstīja, ka viņš ir pārāk vecs, ka viņam vajadzētu aiziet pensijā, ka viņa laiks ir pagājis. Lopes nevēlējās neko no tā dzirdēt. Tikmēr Sančes nebija sēdējis rokas klēpī salicis. Viņš bija aizstāvējis savu titulu pret Rubenu Kastiljo un turpināja augt kā čempions. Viņš vairs nebija tas nezināmais, kāds bija pirmajā cīņā. Viņš bija zvaigzne Meksikā. Un boksa pasaule sāk saprast, kāpēc. Šoreiz sauklis vairs nebija mazais sarkanā pret mazais zilā. Tas bija dominējošais čempions pret pagātnes rēgu, jo no pirmā raunda Sančes pierādīja, ka aizvadītais gads viņu ir padarījis labāku, ātrāku, precīzāku, bīstamāku. Lai dzīvo!
Lopes izgāja ar apņēmību. 4. raundā viņam bija labākais brīdis abās cīņās, kad viņš trāpīja dažus spēcīgus sitienus, kas satricināja čempionu. Bet Sančes bija ar zodu, kas uzņēma Lopes sitienus tā, it kā tās būtu tikai viegls piesitieni, un atbildēja ar vēl lielāku spēku. Rauns pēc raunda Sančes dominēja ar pārākumu, kas šķita gandrīz nežēlīgs. Viņa kombinācijas nāca no neiespējamiem leņķiem. Lopes nespēja tikt galā ar viņa kustībām. Līdz 9. raundam Lopesam vairs nebija ko likt pretī. Tad pienāca 14. rauns. Sančes nolēma, ka pietiek. Viņš pārstāja rotaļāties, pārstāja eksperimentēt un devās virsū Lopesam ar visu, kas viņam bija. Tiesnesis apturēja cīņu. Tehniskais nokauts 14. raundā. Otrā uzvara Sančesam pār Lopesu. Un šoreiz nebija šaubu par to, kurš bija labākais. Salvadors Sančes bija 21 gadu vecs, kad viņš atņēma titulu Denijam Lopesam, un nākamo 2 gadu laikā viņš kļuva par vienu no dominējošākajiem bokseriem, ko pasaule bija redzējusi. 1982. gada augustā viņš traģiski gāja bojā satiksmes negadījumā Meksikā, būdams tikai 23 gadus vecs. Boksa pasaule nekad neuzzināja, ko tā ir zaudējusi.